Ja tava dienas kārts ir saule, tad šodien ir īstā diena, lai mirdzētu kā spožākā zvaigzne. Saule simbolizē prieku, enerģiju, dzīvības spēku un skaidrību. Šī ir viena no pozitīvākajām kārtīm, un tā saka: šodien viss ir iespējams, ja tu tici sev un savai gaismai. Šodien saule aicina izbaudīt ikdienas priekus un saskatīt skaistumu mazās lietās. Vai sen esi priecājusies par svaigu gaisu vai skaistu porcelāna kafijas tasīti no rīta? Šī kārta saka: atceries, ka mazie prieki veido to lielo laimi. Šodien dari to, kas sagādā tev prieku, vai tā būtu mājas kārtošana ar mīļāko mūziku fonā, cepumu cepšana vai vienkārši pastaiga gar jūru. Atceries arī par pateicību, jo vairāk pateiksies, jo vairāk dzīve tev dos. Darba jomā saule nozīmē panākumus, atzinību un skaidrību. Šodien tu vari sajust, ka viss beidzot nostājas savās vietās. Vai strādāji pie kāda projekta un tagad redzi augļus? Vai kāds beidzot pamana tavas pūles? Šī kārta saka: tavs darbs atmaksājas. Tāpat saule aicina būt radošai un drosmīgai. Šī ir tava diena, lai spīdētu. Ja tev ir ideja, dalies ar to, citi būs atvērti un novērtēs tavu pozitīvo enerģiju. Attiecībās saule ir kā silts apskāviens, pilna mīlestības, prieka un harmonijas. Ja esi attiecībās, šī ir lieliska diena, lai izbaudītu laiku kopā ar partneri. Vai nu tas būtu kopīgs piedzīvojums vai vienkārša saruna, kas stiprina jūsu savstarpējo saikni, šodien ir piemērots laiks atvērtībai un pozitīvām emocijām. Ja es viena saule saka: tevī ir viss, lai tu mirdzētu un pievilktu to, kas tev patiešām der. Šodien ir diena, lai ļautu savai pašpārliecībai runāt. Šodienas enerģija ir kā vitamīnu deva tavam garam. Jūties priecīgi, enerģiski un gatavi iekarot pasauli? Tas ir lieliski. Ja tomēr tevī ir kāda šaubu ēna, atceries, saule atgādina, ka tu pati radi savu gaismu. Pajautā sev, kas mani iepriecina, un dari tieši to. Pēc tam skaties, kā tava pozitīvā enerģija aizplūst uz citiem. Tātad, ja tava dienas kārts ir saule, tad šodien viss ir tavās rokās. Šī ir diena, kad svinēt dzīvi, būt drosmīgai un būt sava labākā versija. Atceries, kā saule apgaismo pasauli, tā arī tu vari iedvesmot un piepildīt ar prieku visu, ko dari. Tāpēc izbaudi dienu, smaidi un atceries, tu esi savas dzīves spožākā zvaigzne. Liena aizvēra klēpī datoru un atspiedās krēslā. Viņa tikko bija pabeigusi svarīgu projektu darbā, tādu, kurā bija ieguldījusi daudz pūļu un enerģijas. Šī bija viena no retajām reizēm, kad viņa patiešām juta gandarījumu par paveikto, nevis tikai atvieglojumu, ka viss beidzies. Viņa palūkojās pa logu, ārā spīdēja saule, un viņai pēkšņi radās vēlme iziet svaigā gaisā. No rīta izvilktā saules kārts šķit kā patīkama zīme, bet tikai tagad viņa saprata, ko tā īsti nozīmēja. Šī diena nebija tikai par veiksmi vai panākumiem. Tā bija par prieku, par iespēju sajust dzīvi ar pilnu krūti, bez raizēm un šaubām. Viņa saprata, ka pārāk bieži pati sev liedz izbaudīt sasniegto, uzreiz domājot par nākamo pienākumu. Bet ne šodien. Viņa nolēma sev sarīkot ko īpašu. Tā vietā, lai uzreiz ķertos pie nākamajiem darbiem, viņa devās ārā. Ielās valdīja viegls satraukums. Cilvēki steidzās, citi baudīja sauli, un Liena juta, kā viņu pārņem patīkama brīvības sajūta. Viņa iegāja tuvējā kafejnīcā, pasūtīja iecienīto saldējumu un apzināti ļāva sev izbaudīt šo brīdi. Viņai nebija vajadzīgs nekas grandios, vienkārši atpūta, saules siltums uz ādas un sajūta, ka šodien viss ir kārtībā. Saule šajā dienā izpaudās nevis kā lieli panākumi vai ārēji apbalvojumi, bet kā spēja atzīt savu vērtību un priecāties par dzīvi. Kad vēlāk viņa atgriezās mājās, viņa apsēdās pie galda un uzrakstīja sev mazu piezīmi: neaizmirsti svinēt mazos brīžus. Viņa zināja, ka dzīvē vienmēr būs jauni izaicinājumi, jauni uzdevumi, jaunas rūpes, bet viņa arī zināja, ka īstā veiksme slēpjas tajā, cik daudz mēs spējam baudīt to, kas mums jau ir.